iž kombi. Pirmais padomju hatchbacks. Jā, daudz saka, ka tas ir liftbacks, bet es teiktu, ka tas vairāk ir hatchbacks, atbilstoši šī ta forma. Ražots uz 412 Moskviču bāzes. Kas bija labāks? AZLK vai Iževskā, kur ražoja Moskvičs? Principā abi bija ļoti līdzīgi, bet daudzi saka, ka zborka, jeb kopā salikšana, Iževskā bija tomēr labāka un kvalitatīvāka. Iževskā arī bija tas, kad viņi nāca ar jaunu modeli, kādu AZLK rūpnīca nepiedāvāja. Tātad šis te kombi. Interesanti arī, ka kombi ražoja līdz pat 97. gadam. Kamēr jau sāka parādīties gan Orbita, gan Oda, gan tas ir gandrīz viens un tas pats, bet šeit mēs varam aplūkot šo te automobili. Šobrīd ir diezgan maz šādi te saglabājušies, jo, kā jau mēs zinām, gan dačņiki mīlēja šos auto, gan kolhoziem solhoziem devušos auto, un kā jau šādi te